Kad es neesmu nopietnas bijis. Īsti jau bez šaubām nepateikšu. Tas bija kaut kur 50. varbūt 51. gadā Rīgas čempionātā 2. grupā. Ar ko īsti spēlēju, nezinu, nevaru pateikt, bet tāda spēle Vēfs stadionā bija. Komandas biedri tie jau acīm redzot tagad vairāk nav. Tāds Freibergs bija, Rudolfs, pārējie jau diezgan tādi, kā lai saka, ko diez vai kāds tagad atcerēsies. Kur trenējamies, kur spēlējam? Vēfs stadionā. Vēfā toreiz bija 3 hokeja laukumi ar bortiem. Viens laikam bija bez bortiem, tas bija Izdeču futbola laukums, tas tāds lielais mastas lidotājs. Bet laukumi bija, vēlāk Republikas čempionātā, kas tad tur bija? Dinamo bija, Dzelzceļnieki bija, tie bija galvenie konkurenti. Pēc Vēf uzreiz sāk Meiceru komandā spēlēt. Tas bija, pirmo gadu spēlēja 54. gadā, pēc tam 55. gadā nespēlēja, un no 56. līdz 61. gadam. Tās viss saucās Daugava, jeb Rīgas vagonrūpnīca, jeb šīs divas, jā. Var teikt, varbūt tās nelabākā, veiksmīgākā spēle. Mēs spēlējam PSRS kausa izcīņā, zaudējam CSK komandai, kurā toreiz spēlēja Bobrovs, vēl daudz citā laika. Labākie Krievijas PSRS hokejisti. Zaudējām gan 19-0, spēlēja pēdējā trešdaļā, ja nemaldos 5 vārdus ielaid, bet, varētu teikt, ka viena no veiksmīgākām spēlēm pat bija. Nebija jau tā, ka karjeras laikā nevienu spēli neuzvarējām, uzvarējām ar kādas, bet, kā lai saka, tanī laikā hokejā bija diezgan liels pagrimums. 50. gados spēlēja tikai tie, kas ir spēlējuši pirmskara spēlētāji un jaunie tādi, kas tanī laikā arī es biju, tur sāk spēlēt Krastiņš, Salcēvičs, Kurmelis, Leja. Apmēram tā. No vecajiem Šūmans, Firsovs, Testers. Profesionālā komanda nozīmē tāda. 1. oktobrī salasījāmies Daugavas stadionā sausiem treniņiem. Sausie treniņi bija, hokeja borti tur bija, basketbola grozi tur bija. Lielākā daļa treniņu notika. Uzskrējām 2 mazas riņķīšas, uzspēlējām futbolu, uzspēlējām basketbolu. 1. novembrī braucam uz ziemeļiem, Serovu, Čeļābinsk, Sverdlovsk, kā kuro gadu. Tur darbojāmies 20 līdz varbūt tās 24 dienu uz uz parastā ledus ziemeļos. Un pēc tam spēles. Treniņi kādi, bez šaubām treniņi gan noritēja katru dienu. Kā jau teicu, treniņi lielākā daļa maz iesildīšanās un spēlēšana uz 2 vārtiem. Mākslīgais ledus bija tikai 61. gadā. Taisn tanī gadā es beidzu spēlēt Meiceru komandā. Toreiz jau lielākā daļa sākās decembrī, bez šaubām 100% bija ledus, ja viņš vispār bija. Un beidzās pēdējie gadi, ko es, teiksim, uz dabiskā ledus bija pēdējie mēneši, ko uz dabiskā ledus bija spēlēts, tas bija aprīļa mēnesī Daugavas stadionā. Ledus tika novilkts ar lupatu, kurai virsū tecēja no mucas
siltais ūdens, un ledus bija ļoti labs. Nu, tādu gadienu nebija, izņemot Maskavā, mēs vienreiz spēlējam, bet tad jau 61. gadā Maskavā jau bija mākslīgais ledus, bet tur bija tik silts, kad pretinieku komandā spēlēja viens ar Spartaku, kā atceros, kad toreiz spēlējam. Piedalījās viens drusciņ pār pa 100 kilogramu, un tam bija jābeidz spēlēt, jo ledus bija pa mīgas grim iekšā. Tāds bija. Profesionāli kā tāda vasarā nebija. Mums bija maksāja vai no algu, jeb kā teikt, kompensēja rūpnīcu, kurā strādājām no 1. oktobra, ja nemaldos līdz aprīļa beigām, pēc tam visi brīvi, kā teikt, lielākā daļa spēlēja visu futbolu, nu, kā kurš cits pat meistarkomandu līmenī, kā Krastīņš, piemēram. Nu, un tas bija viss. Profesionālais sports bija no 1. oktobra līdz teiksim, aprīļa beigām, kad var teikt, kad saņēmām naudu. Stipendijas toreiz saņēmām, tā es atceros. Pirmo treneru VFA es varu atzīmēt Robertu Pakalnu, kādreiz bijušo Latvijas izlases spēlētāju futbolā. Viņš mums vēlāk arī bija futbola treneris. Nu, un meistarkomandā pirmais treneris man bija Edgars Klaus. Pēc tam jau treneri mainījās. Daudz un dažādi. Paši pēdējos gadus, jau 61. gadā atceros, jau ienāca krievu treneri. Nu, visiem uzvārdus pat nenosaukt, tie tur mainījās. Tagad patreizējā momentā mums ir pārtraukums sakarā ar lielo vīrusu. Nu, mums pagājušo gadu mums spēlēja 3 grupas, 60, kurā bija 2 komandas tikai, Vecmeistars un Daugavpils. 55 gadu grupā mums spēlēja 3 komandas, kurā vēl bija bez Daugavpils un Vecmeistars Valmiera, un 5 komandas mums spēlēja 50 gadu grupā. Nu, šī gadā mums nespēlēja vairāk vispār 60, jeb nav sākuši vispār. 50-niekos ir 55 komandu grupā ir 4 komandas, un 50 gadu grupā ir 6 komandas. Tā kā drusciņi palicis ir vairāk. Piemēram, sāksim ar slidām. Tādas jūs, laikam, neviens nebūsiet redzējuši. Pirmkārt, tās bija bendijas slidas, zemās, pieknēdēts bez šaubām pie zābakiem. Nu, kāda zābaka bez šaubām bija tāda, kad arī trāpīja, tad jāled bija gaisā no sāpēm. Nu, pārējais inventārs. Vienu gadu mēs spēlējam ar tankistu ķiverēm, ja runā pa galvas sagām. Nu, pārējais inventārs, nu, kāds bija, pēcreiz izlases pirmo reizi atbrauc no Kanādas mājā, tie bija iemācījušies šķelt, vārdsargam, ja, teiksim, trāpīja kaut kur par rokām, par krūtīm, nu, tad, kā lai saka, galīgi jau bezsamaņā nesit, bet sāpēt diezgan pamatīgi. Nu, ļoti vienkārši. Meistara komandā ekipēja un gatavoja, slidtrīšanu, gatavoja viens cilvēks. Tas ir Georgs Straup, kurš trina visiem arī vārdsargiem slidas trina. Ievietoja statīvā, ar galodiņām tik trīts, zausenšiks, es nemaz nezinu, kā pa latviešu to ir, noņēma ar mazo galodiņu. Nu, tā bija viss gatavošana. Koks. Vārdsargs saņēma tādus kokus, kuriem bija kāds apmēram tik biezs, centimetri 3-4 varbūt. Pēdējā laikā mēs jau tad, kad, kā teikt, spēle drusciņ ātrāk,
noritēja, nevis zaļajām, ēvelējām no tam nojām nost. No sākuma spēlētāja nojas bija taisns, pēc tam sāk jau ieliekt. Kā ieliec? Uzsildīja, ielikt durvis starpā un pagriez drusiņu. Lāpstiņai gals bija viens vairāk, otrs mazāk. Es nezinu, man liekas, ka tagad arī tā, kad pa daudz ieliekt nedrīkst būt. Agrāk vismaz bija, kad 2 minūtes drīkstēja tur sērkociņu kastīti, drīkstēja nolikt tā sērkociņu kastīti, ja bija lielāks izveikums, tad bija 2 minūtes. Nu, pa pārējo inventāru kas? Nu, paši lāpīja. Kas tad tev lāpīs? Paši mazgāja. Kas tad tev mazgās? Nu, dīzeļdegvielu priekš tam, lai, teiksim, galodiņu labāk slīdēt pat pa slīdu virsmu. Galodiņai uzpilināja virsū drusiņu, tad viņi labāk slīdē. Citādi, teiksim, galodiņa arī asinot palika tādas rists, tā jau bija pamatīgi slīdēm. Kāds vārds vai ķiveris? Taisni tas pats, kas visiem, tas arī vārceļiem. Dabūja pats, uzpam abas acis ciet, uz ēdnīcu tā jāiet. Redzēt jau tu neko neredzi. Aiz rokas, čaļ aiz rokas ved uz ēdnīcu, čut ne no karotes baro. Bet, nu, neaizmirst, ka metieni jau ar tādu nebija. Es saku, tad, kad atbrauc no PSRS izlases, no pirmo reizi atbrauc no Kanādas, tad sākās pavisam cits kaut kas. Tad bija, nu, kā teikt, ne rupšs, brutālāks, spēku spēle, stipri vairāk. Nu, tas bija kaut kur 58. kad viņi pirmo reizi, 59. kaut kur pirmo reizi laikam aizbrauc. Meistarkomandām mums bez šaubām sagādāja biedrība. Bet pārējās komandas, kur, teiksim, kādas rūpnīcas komandas vai tam līdzīgi bija, daļēji kaut ko rūpnīca iedeva, daļēji kaut ko pirka paši par savu naudu. Nu, kā lai saku, vienreiz dzīvē es noraidīts arī uz visu spēli. Bija mums štanī spēlē, kā atceros, bija vissavienības kategorijas tiesnesis Cibuļsks par nojas izmešanu, kur gan toreiz es 100% zinu, ka es viņu neizmetu, bet man noraidīja uz visu spēli. Par runāšanu, par iebilšanu. Tā esmu bijis diezgan disciplinēts spēlētājs. Nu, neteikšu, ka tā. Priekš tam mums bija laukuma spēlētāji, kuriem reizēm tomēr iznāca saplūties ar pretiniekiem. Nu, diemžēl, pagaidām jau viņi nav. Viens otrs kaut ko mēģina darīt. Pirmkārt, tagad ir diezgan grūti, ka vairāk atrast tādu inventāru, kāds kādreiz bija, lai to izstādītu sporta muzejā. Nu, varētu būt, ka būtu iespēja vēl sameklēt kaut kādas formas krekls, varbūt. Bet, nu, es domāju, ka tas ir diezgan grūti izdarāms. To jau vajadzēja sākt jau stipri agrāk. Tā nav, ka mums nav kaut kādas trofejas un tam līdzīgi. Piemēram, mēs jau esam atveduši veterānu, gan pasaules čempionu kausus, gan citādas balvas esam atveduši. Nu, tās ir kaut kur, kā teikt, palikušas vai nu pie treneriem, vai pie spēlētājiem, komandas kapteiņiem un tam līdzīgi. Bet, nu, muzeja kā tāda es bez šaubām katrā ziņā atbalstīt, tas būs katrā ziņā vajadzīgs. Pirmkārt jau jāatrod ir ritīgs entuziasts, kas ar to, kā teikt, gribētu nodarboties. Bez šaubām tam ir vajadzīgi arī finansiāli līdzekļi, lai kaut ko izdarītu. Nu, kā jau es jau teicu, trofejas ir diezgan grūti un, teiksim, bijušo inventāru tagad, teiksim, atrast, jo, nu, laika jau ir pagājuši ārkārtīgi daudz. Labi, ka mums ir izdotas vairākas grāmatas tomēr par hokeja vēsturi. Tās tiešām ir interesantas, kā pirmo var minēt Melnie bruņinieki,
kur gan ir pa pēdējiem laikiem, un tad otra grāmata vēl ir, atklāt sakot, neatceros. Pirmā daļa ir izdot par pašiem hokeja sākumiem. Tad es uzskatu, ka tas jau arī diezgan daudz. Izveidojot muzeju, ja tāds ir iespējams, katrā ziņā tā grāmata ir jālec, un pēc viņas drusciņi ir jāvadās, un kā teikt, jāatrod vēl tie, kas ir pie dzīvības, kas kaut ko pirmkārt var kaut kādas atmiņas pastāstīt, kas var kaut ko varbūt tās palīdzēt, kādu inventāru atrast vai tam līdzīgi. Nu, pirmkārt, ja kāds grib nodarboties ar hokeju, tad viņam ir jābūt interesei par to. Tas ir pirmais. Otrakārt, jāsaka, ka hokejs un tāpat tās citas sporta veidi nav no vienkāršām fiziskām nodarbībām. Tātad jāpierod ir katrā ziņā pie grūtībām, pie regulāriem treniņiem, jebkuros, teiksim, apstākļos. Tagad jau var teikt, ka apstākļi katrā ziņā mums nav slikti. Mākslīgās slidotās ir tik daudz, cik agrāk mums nebija kādā vietā parasti uzlietas ledus. Tā kā tagad viss iespējas ir bišām. Katrā ziņā jābūt ir stingrai gribai, jo nav noslēpums, kā visos profesionālos sporta veidos. Es domāju, ar hokeju arī var labam spēlētājiem būt iespēja nopelnīt, kā teikt, ikdienas izcīskai un arī tālākai dzīvei. Kā lai saka, es domāju, ka normāli, kā teikt, bija jau vietas, kur drusciņi pa fašistiem apšaukai. It sevišķi, es atceros, tas kaut kur laikam uz 58. 59. gadā bija nāca modē īsiem mēteļi, ne jau Krievijā bez šaubām. Krievijā viņas varēja dabūt, Rīgā jau viņas dabūt nevarēja. Tur nopirka vistanis īsos mētelīšos staigāti, fašisti. Bet, tā vispār normāli. Bija jau kaut kādi incidenti, kaut ko kādreiz skatītāji jau stāvēja pavisam tuvu pie borta, piemēram. Mēs spēlējam, neaizmirst, vienā pilsētā spēlējam kausa izcīņā. Sniegs drusciņi vēl augstāk nekā borti. Skatītāji tak stāv tur, tad šie visi filtros. Garām braucošiem kādreiz jau kādu filci iespēja arī, tā jau nebija. Es nedomāju, ka tas bija, kā teikt, slikti domāt, bet tāds pushuļiganisms. Bet, savādākā ziņā tā nevar teikt. Uzņemt ir normāli. Tā, Sokoļnikos bija. Sokoļnikos attaisīja vai 59. gada beigās vai 60. gadā. Mēs kā trenējamies, tad nebraucām uz turieni vairāk, uz ziemeļiem, bet mēs braucām uz Maskavu, dzīvojām Maskavā. Ledus jau tā viens tikai, komandas tad visas. Es kā šodien atceros, mums bija treniņi kaut kur no 3 līdz 4 naktī. Ar takšiem tur, takšiem apakaļ vairāk kopā bez šaubām. Tā mēs braucām trenējies. Nedomā, ka bija kur inventāru atstāt. Tādas lietas nekur nebija. To visu vai žāvēja, vai darbojās ar viņu, to visu darbojās viesnīcā. Mēs dzīvojam VDH viesnīcās, tā kā tās jau bija jau normāls, kā teikt, arī jau bez šaubām 3-4 vietības tādas mazāks, jo laikam vispār nebija, bet tas bija ļoti normāli. Piemēram, Rīgā darbojās tā, atnāk Gurmans mums, piemēram, bija administrators, mēs atnākam uz treniņu un katram noskaita pa dienas talonu. Ja nemaldos 2,5 līdz 3 rubļi. Dienas deva bija. Kā kur varbūt tās mainīgi. Un tu pats gāji viesnīcā, piemēram, Dailē bija
augšā bija kafejnīca. Nu, kur Dailes tagad, teikti, koncertā pieņem vai kas tur. Otrā stāvā bija kafejnīca. Tur lielākā daļa, bet nevienmēr tur. Piemēram, kaut kādā citā, piemēram, bija uz, kā tas ir, iznāk, uz artilērijas un krāsotāja ielas tur bija ar tādu diezgan liela ēdnīca arī. Tur mēs ēdām. Nu, restīvi, kā kur aizbraucot kaut kur projām. Vispirms administrators aizgāja uz restorānu, jeb uz ēdnīcu, sarunāja, vai tā tik un tik cilvēki ēdīs, gatavoja, teiksim, nu, visiem kopīgs ēdiens, nevis kā, teiksim, kā tu gribi, bet tāds un tāds ēdiens un viss. Un mēs aizējam, nosēžamies pie galda, pēc tam administrators aiziet pie šefa pavara, norēķinās, vai tik un tik tāds pusdienības, jeb kas ir, apmēram viņš jau zināja, cik un kas tas. Tā lēnām samaksā. Tad, kad nometni jeb spēles beidzās, tad tev jāiet atkal uz to viesnīcu, jāsaskait tie atdeva tev savus talonus, tu sapliec izmet ārā, un tev sastādā, ka tu paraksties par tik un tik, jeb uzreiz samaksā naudu. 2 augsti. Lielākā daļa 2 vai 3 aizsargi un 2 maiņas. Vai nu pilns vai nepilns, nu vēlāk, teiksim, tad jau, teiksim, 61. gadā, kad es jau beidzu, tad jau kaut kur 3 sākās. Vairs vai brauc 2. Godes, tu esi dzirdējis? Nē, dzirdējis. Nu, bija Daugavas stadionā, bija direktors, nu, vispār tāds, nu, kā lai saka, žīts ar iekšām. Viņš mums bija komandas priekšnieks, toreiz bija komandas priekšnieks, mēs aizbraucām uz Poliju. Nu, Daugavu, kā Latvijas izlase, kā lai teikt, aizbraucām un Katovicā, toreiz viņi saucās Staļinograd, un mēs aizbraucam uz turiem, ja nemaldos 2 vai 3 spēles, kā mēs spēlējam, un tad vēl spēlēja Vītoliņš, bez šaubām ne jau šitas Vītoliņš, ne tas Vītoliņš, bet Hari Ģurjevičs, Jēgers un Šūmaņ, Brauns, un, nu, kā teikt, visi tie, kas lielākā mēs jaunie, man liekas, bijām Krasteņš, Salcevičs un Esīds. Nu, tas jau mīlēja visu pārbaudīt, vecie tie jau ko darīs vakarā, iekož jaunos jau, kā teikt, kompānijā nesauc, bet nu viss vienā, nu ne, teiksim, viss vienā istabā, bet lielākā daļa vienā istabā, nu kā teikt, noteikti viss tas. Šis ienāk, pieklapē, vecie jau zina, kas paliek, skapī iekšā. Šis ienāk iekšā, viss baigi apskatās, aiziet prom tie no skapārā un turpin. O tāda. Tā kā, nu, ir jau bijis, ka kaut ko kādu pieķer arī, tā jau nav. Bet, nu, negribētu teikt, kad īsti sūdz kāds taisīt. Mēs braucam tikai ar vilcieniem. Mēs, piemēram, braucam uz Novosibirsk, braucam minimums 5 dienas. Būtībā nedēļa. Tātad nedēļu braucam atkal mājās, starp piemēram, pēc starp Sverdlovsku un Novosibirsk, atkal viens sūds bija jābrauc vagonos, nevienmēr kupējās, no sākuma katrā ziņā mēs braucām plaskars vagonos, kopējos vagonos gan nebija jābrauc, kas ir, tas ir, nu, kā dzīvojam. Dzīvojam, ja es atceros, ka es biju administrators Latvijas Bērzā 80. gados, ka mēs vēl aizbraucam uz Razaņu, un kad meistaru komandai vajadzēja pārnakšņot koridorā, ka nebija vietas, kur apmesties, nu tad tu vari saprast,
kāda mums bija apstākļi, kad mēs dzīvojam viesnīcā kaut kur citur. Piemēram, tādas luksus, kā dzīvot pa 1, pa 2, pa 3, tāda jau nebija. Mēs dzīvojam 6, 7, un Maskavas Dinamo stadionā komanda dzīvoja 2 komandas vienā lielā ģērbtuvē kopā. Parasti mēs ar Igauniem. Jā, meistaru komandā vienmēr ārsts bija. Pirmajos gados, es atceros, mums bija atvaļināts kaut kāds pulkvedis, majors, puspilkvedis, kaut kāds tāds dušīgs krievu tipiņš. Un arī, kā šodien atceros, Salcevičs izgriez elkoni. Nu, un tas jau, zin kā, kara ārsts bija bijušais. Tas gatavs iekšā, viss kārtībā. Otrais ārā. Kāpēc? Nu, es gribēju pamēģināt, kā tas ir. Un tā kā izdarījās. Masieri jau kā tāda nebija, nedomā. Tu man to teiksim, prasīt, bet tādas lietas kā visu laiku mums bija viens ārsts. Piemēram, Bauris gāja, lielāko daļu viņš gāja uz operu, kur varēja tikt. Tā jau nebija, ka mums galīgi arī. Mēs jau varētu, kādreiz mūs, teiksim, aizved uz kādu koncertu vai kaut ko tam līdzīgi. Visu laiku jau nedzīvojam, kā teikt, vai viesnīcā vien vai kaut ko. Kārtas bez šaubām mūs spēlējām. Bez to nevarēja iztikt. Tas arī vilcienā bija viena no lielākām nodarbēm. Kāda trenēšanās. Gulējām, dziedājām, reizēm arī, kā teikt, režīmu pārvarējām. Nu, tāds bija. Tā bija dzīves īstenība. Nu, kā parasti meitās jau vajadzēja aiziet. Bez kaut ko jau ar tu nevarēja iet pareizi. Nu, tādā laikā kaut ko citu jau nevarēja lietot. Vai nu bija šnabs, jeb vīns. Vairāk jau nekas nebija. To pašu jau varēja dabūt, tas jau bija. Es domāju, ka tu jau vēl atceries, kādas tie arī bija rindas, kas ir īsts patriots. Nu, es domāju, tagadējais patriots un tāds patriots, kas manā laikā bija, ir diezgan liela atšķirība. Tagad viss ir saistīts tomēr ar finansēm. Vienam ir vairāk intereses, vairāk nopelnīt, otram tiešām ir vairāk valstisku stāju, kā teikt, jābūt ir profesionālim, lai pārstāvētu savu valsti un lai par tās sasniegumiem būtu ieinteresēts. Manā laikā finansiālais stāvoklis nebija tāds kā tagad. Toreiz finanses bija, kā es jau iepriekš izteicos, mēs, piemēram, par naudu spēlējam, pie tam viena komanda tāda bija Latvijā. Spēlējam, kā teikt, no 1. oktobra līdz aprīļa beigām. Tagad, acīm redzot, meistaru komanda naudu saņem visu sezonu. Tāda atšķirība. Patriotismu ziņā. Patriotisms ir pirmkārt jāieaudzina ar darbu. Un pašam ir jābūt ieinteresētam, lai tu patriots arī būtu. Patriotisms sākās no vismazākajām niansēm jau. Tas jau ir pirmkārt, lai tu būtu, piemēram, vienam ir drusciņ labāks inventārs, otram ir drusciņ labāks inventārs. Ko var darīt, kad mana līdzspēlētāja ģimenei ir drusciņ vairāk naudas nekā man, kas saviem bērniem var dot. Nebūt apbiežotam uz tiem jau jāpierāda, ko to savu gribu, esi viņam līdzvērtīgs. Un, kā teikt, kad pierādīt to, ka naudai nav vissvarīgākā nozīme tikai.